Vakar es tikai pajautāju jums, cik jums izmaksā nomazgāt savu auto pašapkalpošanas mazgātuvēs. Un es pateicu to, ka man nav izdevīgi viņās mazgāt, jo man ir izdevīgi atbraukt uz šejienes, sēdēt mašīnā tajā laikā, kamēr man mašīnu mazgā robots, pelnīt naudiņu, turpināt atbildēt z-pastiem, WhatsAppiem un tā tālāk. Un daudzi man uzbruka virsū, kad šeit nedrīkst mazgāt, mašīnas tiks saskrāpēt, lakas defekti būs un 5.10. Bet daudz laikam nepamanīja, ka šeit var uzspiest uz ekrāņu un tu var izvēlēties augstspiedienu bez kontakta vai ar puto birstēm. Es izvēlos augstspiedienu bez kontakta. Reka veči jau malc garām, seks, lai dzīvo. Jā, es izvēlējos ar mazgāt bez kontakta. Tātad mašīnu nevar saskrāpēt. Tā kā izvēlies, vai tu gribi mazgāt ar kontaktu vai bez kontakta. Ja tu baidies par savu auto krāsas skrāpēšanu vai kaut ko tam līdzīgi, tad, protams, izvēlies bez kontakta. Bet, ja tu gribi nomazgāt savu mašīnu tā nopietnāk, tad izvēlies ar kontaktu. Tāpēc ļoti labi, ka tev ir dota iespēja izvēlēties. Tā kā mazgājamies 2 vienā un mašīnīs tiks saudzīgi sakoptas. Visiem jauku dienu. Čau, čau!